Jau sen šo vietu devējuši par Karaļa kalnu. Tā ilgi bija aizaugusi, bet 2006. gada 16. septembrī ar pirmo Karaļa kalnā uzstādīto koka skulptūru aizsākās jaunas svētvietas veidošana netālu no Aglonas. Tagad 2 kilometrus pa Dagdas ceļu Aglonas ezera krastā 20 hektāru lielā platībā radīts unikāls skulptūru parks, kas ieguvis nosaukumu Kristus Karaļa kalns, jo te viss tiek veidots pateicībā Dievam kā garīga vieta, kur cilvēkiem smelties dvēseliskas vērtības. Kad Karaļa kalnu vēl tikai sāka veidot par svētvietu, izcērtot krūmus un brikšņus un rokot dīķus, tā pakājē atklājās neparasts dabas veidojums. Cits citam cieši līdzās radās 3 ezeriņi ar atšķirīgiem zemes slāņiem – sarkano mālu dīķis, zilo mālu dīķis un dūņu dīķis. Latgales uzņēmējs Jānis Stupāns zemes īpašumu Aglonā veltījis unikālu skulptūru dārza ierīkošanai. Pret žilbinoši zilajām augusta debesīm paceļas zeltainas kokas pāris, kur tapusi Kristus Karaļa kalna baznīca. Kristus Karaļa kalna svētkos 13. augustā atklātas 49 jaunas skulptūras. Šis ir cilvēku mīlestības darbs. Te nāk un brauc šo vietu izkopt, strādāt un stādīt, neprasot atlīdzību. Liela pateicība skulptūru tapšanā ir skulptūru autoram Ērikam Delperam, kā arī Jānim Stupānam, Vijai Stupānei, Dzintrei Delperei un visiem pārējiem, kas no sirds ieguldīja savu darbu un mīlestību. Ja viesojaties Aglonā, neaizmirstiet iegriezties Kristus Karaļa kalnā.